Labdien, Svari decembrī paskatīsimies, ko vēsta taro kārtas par enerģiju, kas virmo apkārt jūsu zīmē šajā mēnesī. Āksts. Āksts ir kārtas, kas ļauj piedzīvot daudz interesantu, daudz jaunu un neparastu šajā mēnesī. Tas faktiski arī aicinājums paskatīties uz parastām, tradicionālām un rutīnas lietām mazliet svaigi, mazliet ar joku, mazliet tādu kā āksta skatījumu, un vai jūs mākat tā palūkoties uz sen pierastām lietām, it kā tās jūs redzētu pirmo reizi. Tad šajā mēnesī tas būtu labs ieteikums, arī ejot uz darbu vai satiekot savus darbu kolēģus, no rīta paskatieties, kā tas ir, kā es šo cilvēku redzētu, vai kā es viņu vērtētu, kā es vērtētu savu darbu, tad, ja es nestrādātu jau 5 gadus, bet tas būtu pavisam jauns. Protams, ka daudziem svariem tas arī nozīmēs jaunu sākumu, jaunas meklējumus, jaunas mācības, jaunas darba vietas, jaunas attiecības, un lai tas ir kā tāds priecīgs pārsteigums, tāda dzirksteļojoša sajūta, ka viss ir iespējams dzīvē, viss ir iespējams, un dzīvē viss atkārtojas atkal un atkal no jauna, tāda neaizmirstiet tādu rotaļīgu gaisotni paturēt sev apkārt, jo tas nav, šis mēnesis nav paredzēts pagaidām kaut kādai nopietnībai, darbs. Darbā diezgan daudz straujas un darbīgas aktivitātes, nepieciešamība iesaistīties, darboties, komandēt, uzņemties atbildību, virzīt, izteikt savu iniciatīvu, piedalīties, jo tikai tādā veidā jūs varēsiet noturēt savu autoritāti un savu amatu un savu profesionalitāti, Ļoti vīd šajā kārtī jūs redzēt tas melnais kaķis, skatieties, ko katram tas varētu nozīmēt, jums katram pašam ir sava simbola galvā, tas, protams, ir norāda arī par to, ka nāksies darboties ar kādiem dzīvniekiem, ar mājdzīvniekiem vai savādāk, bet melnā kaķa simbols, protams, var darboties arī mazliet savādāk. Tā var būt kāda sieviete darbā, kas ļoti strauji mēģina ieviest savu autoritāti, savus noteikumus, un viņa visiem patīk, bet skatieties, vai tas jums ir izdevīgi. Tad sieviete ar melno kaķi jūsu darbā, kas viņa tāda ir? Varbūt pajautājiet un palūkojieties apkārt, kas tā tāda par sievieti. Varbūt tā esat jūs gluži vienkārši. Ģimene un partnerattiecības. Labi, stabili, mierīgi, vairāk ar tādu rūpju sadaļu, kad mēs kaut kam gatavojamies, mēs pērkam dāvanas, mēs pošam māju, mēs pošam dārzu, mēs daudz darbojamies kopīgi, mēs tērējam naudu, un vispār tāds mazliet izsīkums, tāds fizisks izsīkums, kad dažreiz vakarā liekoties gultā tiešām liekas, labi gan, ka tā diena ir beigusies, jo mums ir bijis ļoti auglīgs laiks, mēs esam ļoti daudz kopīgi darbojušies, un tas nes gandarījumu, bet arī fizisku mazliet nogurumu. Skatieties, kā ir ar naudas tērēšanu. Šī ir tāda diezgan lielas naudas tēriņu kārtas, kas nozīmē, ka tas, ko jūs iztērējat naudiski, nevienmēr ir tik labs, ko jūs iegūstat. Tad, ja jūs nolēmuši pirkt dāvanu savam mīļotajam partnerim, tad skatieties, lai tas būtu atbilstoši tam, ko jūs esat ieguldījis, lai jūs neesat pircis pa atlaidēm, pieņemsim, vai pirkusi pa atlaidēm, un izrādās, ka tā atlaide mazliet dārgāka nekā tā pamatcena. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik tikai meklē attiecības, šis ir tāds laiks, kad izsvērt un meklēt un tā kā taustīt to, kas ir jau sastrādāts gada laikā, kādi ir bijuši panākumi, kādas ir bijis tikšanās vai arī nav bijis šīs tikšanās, tad kādēļ. Jo ir tāds pagurums mazlietiņās, un varbūt, ka šajā mēnesī tādu lielu akcentu likt uz otras pusītes atrašanu nebūtu vērts, jo svētku laiks ir parasti tas, ka tas rada mazliet tādu skumju noskaņu, ka es esmu viens pats šajā svētku gaidīšanas laikā, tad varbūt jūs vienkārši sakat sev, šajā mēnesī es nemazām nedomāju ar kādu iepazīties. Tas varbūt atnes tādu prieku. Un padoms tomēr ir ļaujieties kaislībām, ticiet mīlestībai, ticiet tam, ka pasaulē šeit kaut kur pavisam netālu ir kāds, kam sirds kvēlo tikpat
karsti kā jums. Nu, ļoti interesants mēnesis, gaidāms pārsteigumu pilns, manuprāt, un arī tāds mazliet karstasinīgs, lai jums izdodas pavadīt to vislabākajā veidā. Uz tikšanos!